cik konkrēti katrs Latvijas pilsonis iedzīvotājs, kas dzīvo, cik viņš ir parādā? Šī valdība ir šūpojusies tā, kā, manuprāt, neviena cita valdība. Ja? Viņi visi trīs guļ vienā gultā, vienotība pa vidu. Un, principā, viņiem pilnīgi vienalga, uz kura pusi tas decis tiek vilkts. Ja? Siliņa ir labākais, kas Latvijā ir bijis. Nu, vai progresīvie, vai ZZS, kuri pirmie kritīs ārā. Šis ekonomiskais piedāvājums ir nekāds. Tur nav vienkārši nav ko piedāvāt. Tur nav ne idejas, ne varēšanas, ne saprašanas, nekā tam līdzīga. Šobrīd tas cipars ir kaut kur 11, 12 tūkstoši. Ja man maksā naudu, ja, es teikšu, ka šitā puķa ir zila. Ja? Un tie trīs vārdi ir kistis kauns. Ka mēs nevaram neko piedāvāt, bet parunāsim par valodu. Rupi sakot latviešu pret krieviem, krievu pret latviešiem. Bet līdz ko tu noņem nost šo te nacionālo jautājumu, parunāsim par ekonomiku. Mūžīgais jautājums, kad tas beigsies? Tā labā lieta ir tā, ka es redzu, ka pārmaiņas ir iespējams. Kā teica viens amerikāņu dziedātājs vienā savā dziesmā, "It's the most wonderful time of the year." Te ir klāta vislabākais laiks gadā, tas ir Ziemassvētki. Bet es domāju, tas ir arī laiks, lai mēs varētu atskatīties uz to, kas notika šajā gadā, un kāda bija tie paši skaļākie balsojumi notikumi Latvijas Saeimā. Par pirmo, ko gribētu parunāt, tas nav Stambulas konvencija, bet Evikas Siliņas demisijas pieprasījums šī gada maijā. Un, protams, nāca daudz cilvēki, kas no koalīcijas mēģināja savu viedokli paust, un tur vienmēr tas jautājums, vai viņi grib pārliecināt sevi vai pārējos Latvijas iedzīvotājus par to, ka Siliņa ir labākais, kas Latvijā ir bijis. Ja tu man prasi konkrēti par šo te Siliņas neuzticības balsojumu, tad detaļas es godīgi sakot neatceros, bet tas, ko es viennozīmīgi atcerēšos par šo gadu, ka šī valdība ir šūpojusies tā, kā, manuprāt, neviena cita valdība. Ja? Tur faktiski Siliņa ir izmantojusi un vienotība visus iespējamos līdzekļus, lai tikai saglabātu varu un saglabātu savus krēslus. Skaidrs, ka viņi nav vienīgie, jo, protams, viņiem piespēlē arī progresīvi un ZZS. Tur ir ļoti maz vērtība un ļoti maz kā kopīgi, kas vispār šo valdību tur kopā. Ja? Bet, ja tu man jautāt, kā tas vispār izskatās no malas, tad tas izskatās apmēram tā, ka viņi visi trīs guļ vienā gultā, vienotība pa vidu. Un, principā, viņiem pilnīgi vienalga, uz kura pusi tas decis tiek vilkts, ja? Jo viņiem pietiek. Ja? Un tas decis, zin kā tāds tā kā vecvāviņas tāds tamporētais tāds, no maziem gabaliņiem, ja? Tad viņi kaut kā tie gabaliņi tur kaut kādi tādi, ja? Sastiķēti kopā, ja? Sastiķēts ļoti daudz, kas vesela tāda mozaīka, ja? Jautājums, kurš tiks izgrūsts ārā no gultas tajā brīdī, tad, kad tas paliks vitāli svarīgi, ja? Vienai vai otrai partijai izdzīvot. Un tā es domāju, vai progresīvie vai ZZS, kuri pirmie kritīs ārā. Bet te ir vispār interesanti, jo šis gads arī mums parādīja tādu jaunu Latvijas politikas attīstību, ko mēs nekad neesam redzējuši, kā samaisās it kā tās lietas, kas nekad nevarēja, tā kā eļļa un ūdens, kurš nevar samaisīt, kā šoreiz ZZS un progresīvie, kā Rīgas domē progresīvie un Nacionāla apvienība. Nekad mēs tādu negaidījām, ka tas varētu notikt. Tu zini, pašvaldībās diezgan bieži tas notiek, bet faktiski tas var notikt tajos gadījumos, ir pilnīgi skaidri, teiksim, vienojies, ka tas, kas mūs saturēs kopā, būs tikai ekonomiskie jautājumi un Latvijas virzība uz augšu, ja, no pēdējām vietām beidzot uz augšu. Tas faktiski būtu, manuprāt, vienīgais, ja, uz kā bāzes varētu tik pretrunīgi spēlētāji vienoties un spēlēt kaut kādu spēli kopā. Kā mēs redzam, šis ekonomiskais piedāvājums ir nekāds. Tur nav ko piedāvāt. Tur nav ne idejas, ne varēšanas, ne saprašanas, nekā tam līdzīgi. Līdz ar to tad tas ir tā, kā tas ir. Bet ideiski, ja eļļa ar ūdeni savienojas kopā un eļļa pasaka, jā, es esmu eļļa un ūdens pasaka, es esmu ūdens, bet strādāsim kopā, jo mums vienkārši vajag, izdarīt to, bet tanī pašā laikā es palikšu eļļa, tu paliksi ūdens, tad ir ok. Te es domāju tā, ja tik diametrāli pretējas organizācijas vai uzskatu partijas vienojas par sadarbību, tad tie ir ekonomiskie jautājumi, Latvijas izaugsme, par pārējo, kas attiec šie te vērtību jautājumi vai nevērtību jautājumi, ja, vienkārši ejiet apkārt un savāciet balsis. Ja jūs esat spējīgi savākt, atnest balsis, dariet, ja nē, tad nē. Ja, manuprāt, mēs esam nonākuši līdz tam, kad ekonomiskā izaugsme un attīstība ir vienīgais par ko būtu jādomā visiem kopā šobrīd. Pārējais ir vienkārši, es neteiktu sekundārs, vērtība jautājumi nekad nevar būt sekundāri, bet sadarboties ekonomiskos jautājumos šobrīd būtu prioritāte.
Otra lieta, kas mums te pat nevar teikt satricināja to Latvijas politiku, bet izraisīja tādu pavisam īstu tsunami, bija, protams, ka Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas. Un ar to vilni ir interesanti tā, ka it kā mēs tajā vilnī iejūdzāmies gan kopā ar Nacionālo apvienību, ZZS un apvienoto sarakstu, bet beigās izrādījās, ka mēs uz tā viļņa faktiski palikām vieni. Ko mēs jaunu uzzinājām par Latvijas politiku? Par Latvijas politiku mēs uzzinājām jaunu, ka patiesībā politiskās partijas iespējams nemaz īsti nezina, kādas vērtības pārstāv partijā esošie biedri. Līdz šim, es domāju, viena otra partija domāja, ka viņi tā stingri stāv uz konservatīvām vērtībām. Izrādījās īsti, ka nē, jo tur bija jūtama, ka iekšējas ķelšanās gan apvienotajā sarakstā, gan arī Nacionālā apvienībā. Un te jautājums viņiem pašiem ir jāuzdod pašiem sev. Kādas vērtības viņi pārstāv un vai viņi pārstāv? Vai tur iespējams tur ir kaut kāda vērtība maiņa notikusi, vai iespējams tur nekad nekas tāds nav bijis, nu tāds ir bijuši tikai tādā deklaratīvā formā. Tas viņiem pašiem ar to jātiek galā. Tas ir viens. Otrs ļoti spilgti kārtējo reizi nodemonstrēja, ka politika nav spējīga noturēt savu mugurkaulu. Tad vēl mēs varam redzēt, kādu ietekmi šim visam pielika klāt prezidents ar savu lēmumu. Vai tas bija labākais vai nē? Nu, tas viņa lēmums viennozīmīgi, jā. Nezinu, nevērtēšu. Šobrīd iziesim, spēlēsim ar tādām kārtīm, kādas ir izdalītas tālāk un skatīsimies, kas notiek. Un vēl viena mācība ir to, ka labu PR un, teiksim, valdības koalīcijas piešprice var uztaisīt milzīgi pasākumu Doma laukumā un nosaukt to pat demonstrācijā. Tur nav par nevalstiskajām organizācijām šoreiz. Jā, bet arī cik nevalstiskās organizācijas, nevalstiskas, ja viņas, teiksim, subsidē valsts, jā, un pat to ideju nesē. Nu, tas bija konkrēti vienotības un progresīvo pasākums, nu. Un pēc tam vēl izrādās, kā Čebeta Raunaka, jā, 4. māja deklarācijas klubs un Dainis Īvāns, nu, tāda, nu, kā saka, subsidēta no valsts, jā, lai viņus kaut kādā veidā dabūtu uz tās tribīnas augšā. Un te vienmēr tas jautājums, jā, tie cilvēki, kuri dabūna šīs te piešprices no valsts budžeta vai no Eiropas budžeta, jā, tās pašas nevalstiskās organizācijas, cik tas viedoklis, ko viņi pārstāv, ir tiešām viņu pārliecība par tām vērtībām, tām idejām, ko viņi nes, tāda iekšējā pārliecība. Vai arī cik tas ir naudas jautājums. Ja man maksā naudu, jā, es teikšu, ka šitā puķa ir zila, jā. Nemaksā naudu, nu tad nē, jā. Bet, nu, un tad ir jautājums, par ko tu cīnies? Tu cīnies par budžetu savām atziņā, vai tu cīnies par vērtībām, kuras tu pārstāv? Un tur ir ļoti būtiska atšķirība, jā. Par to dara aizdomāties vienmēr. Trešā lieta, protams, es domāju, tas ir katru gadu viena no skaļākajām un svarīgākajām. Tas, protams, ir diskusijas un balsojums par nākamā gada Latvijas valsts budžetu. Kādos 3 vārdos varbūt viņu raksturotu un kas mums gaida nākamajā gadā tajā mūsu visu kopīgajā ķešā? Vai tu būs nauda vai nebūs nauda vai kā citādāk? Es jau raksturoju 3 vārdiem no Saeimas tribīnas to budžetu. Tie 3 vārdi ir kiskis kauns. Man liekas, šis varētu būt šajā 2025. gadā ieieties kā gada teiciens kiskis kauns, kur faktiski izmantoja šajā pašā demonstrācijā par Stambulas konvencijā, bet faktiski tas kiskis kauns pagriezies tieši pret pašu vienotību un Evikas Siliņas valdību. Es domāju, ka nekas labs mūs nesagaida, jo mēs redzam, cik ļoti polarizējusies viedokļi dažādos jautājumos. Un valdība turpina, teiksim, valsts pārvalde turpina atbalstīt, turpina prēmēt sevi, bet pieņemsim aizmirst par sportistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Jā. Un tāda valsts pārvaldes nolikšana augstāk par cilvēkiem, kas ir vienkārši darba darītāji, nozīmīgāk darba darītāji. Jā. Dažkārt, tas, manuprāt, nav īsti godīgi. Ar šo negodīgumu principu mēs droši vien saskarsimies vēl kaut kādu ilgāku laiku, kas ir vēl pieminēšanas vērts šis ārējais parāds, kas aug. Un turpretīm nav īsti neredz plānu, kāds ir investīciju piesaistēji, ražošanas attīstībai un tā tālāk. Ir daudz vārdos, bet reālie darbi atpaliek. Gribētos saprast, kas tad realitātē, kā tur būs, bet
saprast realitātei faktiski nav iespējams, jo valdība, diemžēl, visus pēc kārtas noslapano. Mums ir milzīgs apjoms ar slepenu informāciju, ar ierobežotas pieejamības informāciju. Mēs nevaram saņemt pilnu bildi vispār par to, kas notiek. Ja? Daudz tiek paturēts slepenībā. Tas dod jautājumu vienkārši, kāpēc. Es pieņemu, ka varētu būt daudz sliktāk nekā tas izskatās. Tu jau pieminēji valsts parādu un vienmēr tā skaisti viņam patīk to kad runājot par valsts parādu, viņš vienmēr saka, ka cik mēs tur aizņemsimies, tur procenti no IKP, bet, manuprāt, vislabākā metode un visskaidrākā tā, lai visiem skaidrs būtu runāt, cik konkrēti katrs Latvijas pilsonis iedzīvotājs, kas dzīvo, cik viņš ir parādā. Šobrīd tieši, ja mēs uz katru iedzīvotāju izdalām, tad šobrīd tas cipars ir kaut kur 11–12 tūkstoši eiro. Ja mēs atkal saliekam ar vidējo algu valstī, tas nozīmē, ka, lai tikai to parādu atdot visiem atkal no bērna kājas līdz pensionāriem, būtu jāstrādā kādus 8 vairāk mēnešus bez maksas, lai tikai atdot to pamatsummu. Jā, tas parāds ir, tur jau, protams, jebkuri finanses dati ir interpretējumi. Acīm redzot, tas, ko mēs redzam, katra no pusēm interpretē viņas pa savam. Un tur saka, jā, bet citas valsts tur aizņemās vēl vairāk, tur tā procentāli pasties un tā. Jā, bet tās ir tāds ekonomiski attīstīts valsts, kurās ražošana notiek un tur viss, teiksim, tā ekonomika kustās. Turpretim, ko mēs redzam, es baigi neredz, ka mums kaut kas būtu sakustējies tā kārtīgi. Līdz ar to, tas vienmēr tāds subjektīvs jautājums un vispār par to, vai mēs redzam, vai ir vilkme tiem cilvēkiem, kas ir pie vadības grožiem. Neredzu to vilkmu. Negribās jau arī baigi kritizēt. Tā labā lieta ir tā, ka es redzu, ka pārmaiņas ir iespējams. Vienīgā lieta ir, ka cilvēkiem pašiem ir jākļūst aktīvākiem. Mēs vairs nevaram atļauties, ka mums 40% vienkārši neiet uz vēlēšanām, nesaka viedokli. Mēs nedrīkstam atļauties šo te vienaldzību. Mums ir lai kāds tas viedoklis būtu, jums ir jāizdara izvēle. Mēs nedrīkstam vienkārši būt kūtri. Līdz ar to es arī ļoti ceru, ka cilvēki kaut kā sakustēsies un iespējams aktīvāk runās par tām savām aktuālām problēmām un lietām, arī varbūt izejot ielās kādā demonstrācijā. Es nedomāju, ka labākais, ko mēs varam sagaidīt, ir pašas koalīcijas organizēt demonstrācijas. Tāpēc cilvēkiem vajadzētu protestēt. Jā. Mēs redzējām dažus iedīļus, teiksim, protests pret viņietēm. Mēs redzējām, kā zvejnieki noprotestēja to, ka varētu zvejniekus kaut kādu zveju ierobežot vēl vairāk, to piekrastes zvejniecību. Jā, cik ātri tie jautājumi tika atrisināti, jā. Tādēļ, ka valdībai ir bail no cilvēkiem ielās un bail arī no zvejniekiem dabūt rāju par munkuru, jā, tas ir reāli. Tie ir tie reālie cilvēki, jā, ne jau NVO sektors, kas ir sasaukts vienkārši padziedāt domu laukumā, jā. Tā kā cilvēkiem ir jābūt bišķi vairāk atbildīgiem katram par sevi, ierakstīts komentārs vai laika uzlikšana Facebookā, tas daudz ko nemaina. Nākamais, kas mums, kā saka, jau ilgst vairāk kā 35 gadus, tas nav, teiksim, tā viens balsojums, bet tā ir tāda bezgalīga balsojuma sērija, kuras varētu tāda zem viena tāda nosaukuma pabāzt. Tas ir tā, ka mēs nevaram neko piedāvāt, bet parunāsim par valodu. Bezgalīgie balsojumi, kur it kā par latviešu valodu, bet būtībā tas ir pret krievu valodu. Dažreiz tā krievu valoda pat neskan, bet ir skaidrs, ka tas ir pret krievu valodu. Un es domāju, ka daudziem ir tas mūžīgais jautājums, kad tas beigsies? Šie valodas jautājumi ir, es domāju, pirmām kārtām tas cilvēku tādai kacināšanai. Tie jautājumi, uz kuriem cilvēki visvairāk pavalkas. Jā. Rupi sakot, latvieši pret krieviem, krievi pret latviešiem. Ir viena skaidra patiesība. Latviešu valoda ir valsts valoda, latviešu valoda ir jāzina, un latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda. Jā. Tagad tas deķis, ko vienmēr ir vilkuši nacionāli noskaņoties uz savu pusi, mēs par Latviju, un krieviskais flanks savu. Beidziet mūs tajā apmēram ierobežot. Jā. Tas nepie kā labi nav novedis. Jā. Mums ir jābeidz šie cīniņi. Skaidrs, ka latviešu valoda jāiemācās jautājums. Cik daudz
Un es nerunāju te par to naudu iztērētu, bet cik daudz, kāds ir bijis tas rezultāts? Kāpēc mēs neesam iemācījuši tiem cilvēkiem latviešu valodu? Vai mēs tiešām neesam? Vai tas ir vienkārši tāds demonstratīvs protests? Mēs vienkārši negribam runāt, jā, jo kaut kāda apstākļa nenotiek. Tur varētu būt dažādi iemesli, jā. Bet par šo te valodas iemācīšanu es vienmēr domāju, come on, varētu netērēt šos te miljonus, bet pieņemsim LTV7 kanālā, jā, tu varētu katru dienu vai katru nedēļu raidīt vienkārši apmācības kursu. Igaunijā tas notiek. Pie mūsu, es nezinu, vai tas notiek Igaunijā. Notiek. Pie mūsu digitālajā laikmatā tu vari patīt atpakaļ, tu vari ierakstīt, tu tā tālāk. Un realitātē es saprastu šo te pienesumu sabiedriskais mēdījis, nodarbotos šo te pienesumu mēs, mūsu Latvijas iedzīvotājiem iemācām latviešu valodu, ja? Lai vai kādi būtu šie te, kā saka, jaunie nācēji, ja? Mūsu valstī, vai tie ir ukraiņi, vai tie ir kādi tur ārzemju studenti, vai vēl tā tālāk. Beidziet tērēt tādus, kas saka, kaut kāds neizmērojams, kaut kādus kursus, teiksim, tādā kvalitātes ziņā, ja? Bet vienkārši ļaujiet cilvēkiem pašiem to darīt, ja? Tā kā tas par to, es domāju, vēl viena lieta ir šī cilvēku kacināšana un tāda, muskuļu rādīšana, jo, līdz šim ir skaidri tā politika šajos 30 gados iezīmēsies tā, ka būs cilvēki, kas akli vienmēr balsos par to nacionālo, mēs par Latviju. Un tad ir tāda, beidziet tagad apspiest krievalodīgos, ja? Un tur tās balsis savācās vienkārši tāpat, bet līdz ko tu noņem nost šo te nacionālo jautājumu, parunāsim par ekonomiku, parunāsim par vēl kaut ko, par attīstību, kādu mēs redzam Latviju, kas tur pazūd, ļoti daudziem vairs nav tēma, par ko runāt. Līdz ar to jā, protams, latviešu valoda, viennozīmīgi valsts valoda, jārunā latviski, jāprot latviešu valodu, bet nedrīkstam vienkārši krievu valodu jau vispirmām kārtām, jā. Padarīt vainīgi par to, kā notiek karš Ukrainā, par to, ka Krievija ir agresoru valsts, valoda nav vainīga par to. Un tādā brīdī, kad tu kādam cilvēkam saka, klausies, valoda, jā, skaidrs, ka tas cilvēkos izsauc pretreakciju, jā. Viņi, ietiepjas, negrib runāt, viņi grib pierādīt, nē. Arī man, skaidrs, un tā ir viņa dzimtā valoda. Tā ir valoda, kurā runā mamma vai tētis vai kā, un tas, manuprāt, šādas te izdarības un tad mākslīga konflikta radīšana absolūti ir nevajadzīgi tik tādā sarežģītā laikā, kā šobrīd, kad tiešām mums būtu jābūt daudz vienotākiem. Citātiešu segmentā ļoti daudz Latvijas patriotu, un mēs nedrīkstam viņus vienkārši pazaudēt ar šādiem glupiem kaut kādiem priekšlikumiem, ja, kas ir, aizliegt runāt krievu valodā sabiedriskās vietās, jā. Vai aizliegt, mēs tagad sākam diskutēt par to, vai teātrī vajadzētu atļaut runāt krievu valodā. Es neredzu, kas tur ļauns? Es tiešām nesaprotu, kāpēc jānolaiž tik zemu. Katra valoda ir jāciena. Tikai caur cieņu mēs varam augt paši. Tā. Parunājam nobeigumā par 2 aktuāliem jautājumiem, kas notika pēdējā mēneša laikā. Mēs no tiem tas, ka izrādās, ka mums Saeimā ir tāda izredzēto cilvēku kaste, kuri it kā saņem naudu, bet nav skaidrs, kāpēc viņiem ir jāsaņem šo naudu. Un runa par kādu iesniegumu, kur tu saņēmi, pastāst lūdzu, kāds sākās? Iesniegums anonīms atsūtīja it kā Saeimas autobāžu šoferi, kas patiesībā man grūti pateikt, varbūt kāds, kurš zināja par šādu te prezidija lēmumu esamību. Latvijā jau ļoti sen darbojas likums, kas nosaka, ka tie cilvēki, kas bija augstākās padomas deputāti un savulaik balsoja par Latvijas neatkarību, viņu pensijas ir īpašas, viņu pensijas ir piesaistītas esošo Saeimas deputātu algām, un tas nosaka tā, ja auga Saeimas deputāta alga, auga arī viņa pensija. Tur ir kaut kāds procents, man liekas, viņi saņem pensijā 80%, ja nemaldos, no esošo Saeimas deputāta algas. Kas, manuprāt, ir tāds lēmums ir pieņemts, jā, mēs esam pateicīgi šiem cilvēkiem, viss kārtībā. Un tur ir vēl tas likums paredz, ka, ja nepieciešams, var atbalstīt arī ar transportu. Bet, kā jau man
4. māja kluba biedri citi, tur jau nav tikai redzamākie, tur jau ir daudz tie cilvēki vēl, jā. Teica, ka sākotnējā tā ideja bija, ja klubs, pieņemsim, tur kādu reizi vai 2 reizes gadā grib aizbraukt kādā ekskursijā vai kā, tad saima varētu iedot autobusu, un kas, manuprāt, ir tīri cilvēcīgi un nav apspriežams jautājums, jā. Vai, teiksim, kādam kaut kas notiek, vai vienalga tāds. Bet tā informācija, kas nonāca mūsu rīcībā, rāda to, ka kluba prezidenta Velta Čebetarjonaka vienkārši šādu te likumā noteiktu atbalstu par autotransportu izmanto tā kā privātu šoferi. Un tad tas jautājums, vai tas tiešām likuma gars, tas, kas tur sākumā ir ielikts tajā likumā un kas ir domāts, vai tas tiešām ir tā kā privātu šoferu pakalpojumu, vai tas neraisa kaut kādus jautājumus. Līdz ar to, manuprāt, mēs jau redzējām no cilvēku komentāriem, domām, un reti bija tāds, kurš teica, jā, taču lai dara, jā. Cilvēki nav mierā ar šādu, jā. Un es domāju, arī tās pensijas jau arī nav mazas šiem cilvēkiem, lai varētu. Lai nevarētu savu mēnešu biļeti nopirkt. Jā, un, ja tas, teiksim, būtu kādu 1 reizi, 2 reizes, 3 reizes, 10 reizes gadā varbūt, jā, bet, bišķiņ pat raku, jā. Un tad ir jautājums, kas vēl ir tās lietas, par ko mēs nezinām, kādas tiek, teiksim, apmaksātas no valsts budžeta, jā. Tad arī, protams, entie jautājumi, šī te ir biedrība 4. māja deklarācijas klubs, vēl jau arī, ir taču cilvēki, kas ne jau viņi vienīgie šie, deputāti nobalsojāt par neatkarību. Tāpēc jums ir arī šīs paaugstinātās pensijas, kas ir stīpri augstāks nekā parasts pensiju aprēķins, jā, bija cilvēki, kas stāvēja, sargāja Saeimas namā, jā, barikādēs. Tāpat tās daudz cilvēku vēl par neatkarību ir darījuši, ziedojuši savu laiku, savu veselību, daudz ko, man liekas, šis nav godīgi, bet tas tā, katrs lai pats sev ir soģis. Mēs tikai, kā saka, izgaismojām to, kas notiek un kā ir. Tad pašā laikā saņēmām diezgan lielu pretestību arī no prezidija pārstāvjiem. Ne visiem, jā. Es domāju, vairāk no vienotības, kas vēlas visu šīs lietas noslapinot un padarīt slepenas. Tā kā nepienāks kaut kāda daļa informācijas, bet tas tikai parāda to, kādā valstī mēs dzīvojam. Un pēdējais, kāpēc daži no mūsu parlamentāriešiem netiek pie naudas balvām? Šo jautājumu mēs uzdevām ministru prezidentei, ceru, ka gada sākumā viņa atbildēs, kāds tad ir tas viņu skatījums. Vienmēr ir atbilde, mums nav naudas, bet redziet, mums ir nauda, lai izzinātu 4. māja deklarācijas kluba prezidentu, mums ir nauda, lai izmaksātu prēmijās un balvās valsts ierēdņiem, mums ir nauda, lai reklamētu valsts pati savu budžetu, jā. Absurdi, mums ir nauda tik daudzām absurdām lietām, bet kaut kā mums nav nauda, lai pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē. Un tie ir mūsu sportisti, jā. Gribētos novēlēt visiem, kas ir pie naudas sadalas, paskatīties uz sevi no malas, kā tas izskatās. Gribētos novēlēt viņiem, lai viņi izkāpj ārā no tā sava burbuļa un varbūt daudz vairāk parunāt cilvēkiem, paklausās, ko cilvēki domā. Es te tikko nesen biju vienā tirdziņā, kur kungs teica, ziniet, jūs esat vienīgā, kas te nāk no politiķiem. Šak vairs sen nav te neviens redzēts, laikam viņiem bail. Es domāju, nav liela māksla aizbraukt organizētā vizītē, bet droši vien, ka ir liela māksla bez apsargiem iet tirdzniecības centrā vai aizbraukt uz kādu tirdziņu un pakomunicēt ar cilvēkiem, lai saprastu, kāda tad ir tā faktiskā ikdiena Latvijā. Ko tu novēlētu jaunajā gadā visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem? Es novēlētu saglabāt cilvēcību, es novēlētu mīlestību, pavisam tāds bāzes lietas, tas, kas baro mūsu sirdis un dvēseli. Esiet izpalīdzīgi, neesiet ļauni. Zin kā, es saprotu, ka stulbi droši vien ir vēlēt arī naudu un finanses, bet tik daudz cilvēku, kuriem nepietiek, jā. Es varbūt tādu ideālistu un gribētos, lai tiem, kuriem nepietiek, lai tiem pietiktu. Priecīgs Ziemassvētkus. Priecīgs Ziemassvētkus.